maizi, tad šitais, viņiem šito. Šito. Es teiktu, ka ābolīši. Biozīme. Kaut kāda. Un tur ir Latvijas labums. Kvalitatīvs produkts. Ražots Latvijā. Šitā tas imītas kvalitatīvs produkts. Daudz šķiedrvielu ražots Latvijā. Ražots Latvijā. Te ir zaļā karotīte. Es redzu Latviju arī šeit. Un kas tā ir? Karote. Karotīte, jā. Nu es zinu, kur... Nē. Nezinu. Dabīgs resurs. Kvalitatīvs dabīgs resurs. Nu, ja rakstīts ražots Latvijā. Tas nozīmē, ka ražots Latvijā. Zaļais karotiņš, tas bio. Karotīte, tas nozīmē, ka kvalitatīvs produkts. Nav ne jausmas. Man jau liekas, ka... Man liekas, ka nē. Karotīte ir karotīte. Bet te ir ražots Latvijā. Bet te ir šitā klasiskā, bez tā Latvijas. Šitādi es nebiju ievērojis. Vienkārši skatos uz pašu produktu. Nekas. Pilnīgi dārga neviena. Nē, es pastos, kas man garšo. Vaigi, nē, es vienkārši pērkas ieeju veikalā, noskaru veikalā, man vajag vienkārši paņem. Tas sanāk par rokai. Spēju tās sīmes neskatās. Nu, es domāju, ka jauni cilvēki īsti nepēta. Es nezinu. Galvā ir citas lietas. Tas baigi neinteresē. Esam arī mājās ievērojuši ekomarķējumu uz kaut kādiem produktiem, piemēram, kā kafija un citi produkti. Bet tā baigi ģimenē nepievēršam tam uzmanību. Tā, ja acīs tas iemetās, tad arī noskaidrojam, ko tas apzīmē. Nē, nu, protams, ir cilvēkam labāk patīk, kas tur ir ekoprodukti vai kaut kas tam līdzīgs, citi ņem tādus produktus. Bet nu, citiem cilvēkiem tas baigi svarīgi nav. Okay. Tas ir kā kuram. Paldies.